Sveiki, man mīlīši! Te Blackjade ar jums. Šodien es esmu sagatavojis vienu replēju ar klanvoru. Šo klanvoru es komandēju pats. Tas ir... jā, man jāpastāst jaunumu. Esmu nomainījis Bones klānu uz Exceed klānu. Jā, šeit var redzēt aptuveni, kādu sastāvu mēs šodien uzbrukam. Un mēs uzbrukam pašā Eiropas sirdī uz Šveici, uz vienu no dārgākajām globālās kartas kartēm, te 4000 dienā dod. Protams, ka viņu sargā nopietni džeki. Klānā viens padiks, nezinu, ko tas nozīmē, bet nu kaut kādi krūtie džeki visi te bija. Un viņi šito karti ļoti labi zina, viņi katru dienu viņu aizstāv, un tur jau vairākas dienas vai nedēļas. Viņiem ir liela alianse visapkārt šai kartē, nu mēs tādu, var teikt, vienkārši iztaisījām tādu uzbrukumu, ja sanāks, sanāks, ja nesanāks, nesanāks. Sākums diezgan slikti sanāca. Man taktika bija tāda, ka mums ir par jebkuru cenu ar objektu 140 jāatcita centrs, un bačtiem ir jāatcita arī skauts no pilsētas, pirmais skauts. Bačtiem izdevās, bet mums neizdevās. Patūns man sargā pirmo, otro līniju, tur, kā mēs redzam, spīd pa laikam viens bačets. Patūnam ir, principā, jāskanē tur tā vietiņa, nav jālien ārā. Tā, šo taktiku, starp citu, es atradu no Krievijas klanvoriem. Atradu labu demo kaut kādā World of Tanks replay saitā. Un principā arī viņu pielietoja. Tur bija bišķi savādāks sastāvs, bet pa lielam gandrīz viss tāds pats. Viens E4 vairāk, un arī FV tank destroyers viņiem bija. Man ir tikai viens E4, jā. Viņiem sanāk bija 3 tank destroyeri tajā oriģinālajā taktikā. Un šajā brīdī mums jau jāpaliek bišķi grūtāk, mums jau vēl viens tanks ir gājis bojā, E4, gandrīz mūsu bāzē nomira, laikam viņi nosputoja un nošāva. Tur neko nevarējām darīt, tā sanāca, nepaveicās. Varbūt, kad varējām nospēlēt labāk, bet nesanāca. Un te es izdomāju, ka visdrīzāk, ka viņiem te sargā viens bačats tikai un visu. Un es domāju, ka es palūdzu, lai AMX50B piebrauc arī klāt. Un viņi abi uzspiež tam bačatam. Pretiniekam pietiek šajā kartē ar to, ja viņš nešķirti nospēlē, tāpēc mums jāuzvar par jebkuru cenu. Šeit ļoti veiksmīgi mēs uzspiežam bačatam, bačats mūk. Skaidrs, kāpēc viņš mūk, tāpēc, ka viņiem, principā, tāda taktika ir, ka visi tanki stāv tur, lai būtu maksimums stobra tajā vietā. Šis manevrs, protams, viņus bišķi iebiedē, un es domāju, ka viņi šajā brīdī pārvieto savus tankus. Un es vispirms teicu Patūnam atgriezties uz centru, un tad es arī teicu AMX50B atgriezties. Es tagad pātrināšu nedaudz. Šeit jau mūsu tanki ir centrā. Patūnam tagad ir uzdevums izkūpināt beidzot to E50M, kuram jau ir maz HP. Par jebkuru cenu braukt līdz galam un mēģināt viņu nošaut. Un, jā, tālāk AMX50B ir uzdevums braukt arī uz pilsētu un papildināt visus spēkus. Jūs redzat, kādu riskantu taktisku lietu izdarījis kreiso pusi vispār atstāt bez tankiem. Teorētiski tur var iebraukt tagad šajā brīdī, ja viņi uzmin, ka mēs tā esam izdarījuši. Tanki kaut kādi daži un visu nokapot. Bet mēs gandrīz zinām visus tankus, kur viņiem ir, un
diez vai AMX50B no viņa bāzes brauks un tā darīs. Otra lieta, mums, par cik ir jāuzbruk, mums ir nedaudz grūtāk, un mums ir tāpēc jāriskē arī ar taktiskām lietām. Šajā brīdī es nedaudz riskēju, bet es pareiķināju, ka mums ir labāks HP, jo mēs esam vairāk tanks viņiem sašauši. Redzēt, T100 ir 700 HP budžets, one shots, AMX50B arī ir aizšauts, sašauts gandrīz. Viņiem ir daudz švakāk ar dzīvībām. Un, ja mēs vēl visus tankus sakoncentrēsim pilsētā, tad mēs izspiedīsim to vietu. Te es nedaudz pātrināšu. Un, principā, uzdevums tagad ir visiem savākties un pilsētā. Šajā brīdī viņi paši bišķiņi jau uzbruka mums. Un tagad ir beidzot izšķirošā kauja par pilsētu. Un mums ļoti veiksmīgi iet uzbrukums, un mēs spiežam agresīvi. Šeit es komandēju frontālos tankus. Protams, vieglāk komandēt ir, ja pats ir nomirs, bet tas nenozīmē, ka komandējumam jānāk uz pirmajā minūtē, tā kā es to izdarīju. Bet man bija arī uzdevums ļoti sarežģīts. Tā mēs uzvarējām šo kauju un ieguvām zemi pašā centrā, bet, diemžēl, mums ir tikai viens sastāvs, un mēs zaudējām headquarters, un tāpēc rītdien mēs nevaram uzbrukt, varam tikai sargāt Šveici, kur noteikti pretinieks centīsies atsist. Vēl es gribu palūgt tos, kam ir interesi spēlēt un kuriem atbilst vidējie statistiskie rādītāji mūsu klanu prasībām, lūdzu pieskatieties. Mēs spēlēsim tagad diezgan arī aktīvi klanu warus, un es būšu viens no komandieriem, kas aktīvi centīsies to visu lietu vadīt. Pagaidām uz redzēšanos!